Šodien mēs bildējam fotosesiju modes, kosmo modes, kur mums ir galvenā modele kopā ar grupu uzstājās. Mums būs fantastiskas bildes gan pie bungām, gan ierakstu studijā un viss kaut kur. Mēs redzējām pagājuši kāda Cosmopolitan vienu styling, kur arī bija paņemta grupa un meita. Tā mēs arī izdomājām, ka bija baigi labais un mēs arī gribam tādu pašu taisīt. Для Космо я делала сессию, снимала обложечку. Садись сюда, Лисочка. Так что это не в первый раз, но даже если это было бы в 20-й раз, то все равно бы мы нервничали. Хочется сделать как можно лучше. Как может быть эта идея как бы не понравится, когда это тренд, это модно, это молодость, хочется как бы возвращаться в это, играть с этим. Здорово. Модель у нас шикарная, мальчишки отличные. Легко работать с удовольствием. Mūs viss ļoti pārsteidza tādas foršas drēbes, kas ir roķīgi, romantisks stils. Lieliskas kolekcijas arī, piemēram, Big Book piedāvā tādas kaut kas starp Lady Gagu, Madonnu, viss kaut kas interesants un traks, ko mēs arī centīsimies apvienot šī fotosesijā. Lūk, arī šeit, piemēram, tādas glam rock tipa bikses arī, kleita tāda romantiska un meitenei apakšā, piemēram, melns krūšturs, plēsta tāda tīkliņa zeķu bikses, kas ir tāds roka elements, smagnēja zāba, piemēram, pirņiem mugurā, bet arī ar tādām ķēdēm un knopēm. Tad arī tāda lakādas, kas arī tāds glams ar flitteriem viss. Kniedēm. Mēs tā kā miksējam tos stilus kopā. Dažas bildes būs tāds romantiskāks, hipiskāks ar tādu roka elementiem, un citas būs jau tādas glamūrīgāks ar roku kopā. Rotās arī ir videja, viss kaut ko var, piemēram, ķēde ar akmeņiem, ir putas var kopā ar ķēdēm, viss kaut kas. Un vēl nevajag aizmirst par hipiskām šitādām lietām, ko liek šitās galvas. Viņas arī var būt ar ķēdēm un bantītēm. Mēs esam grupa Laime Pilnīgi, mēs esam radušies, ja nemaldos, gadus 5 atpakaļ. Tas ir tāds teiciens, Laime Pilnīgi. Un vienkārši mēs pilnīgi noteikti zinājām, ka mēs spēlēsim rock mūziku, tādu ar vecumu ievirzi, ja? Un tad mēs vienkārši negribējām, kā parasti cilvēki darīja, viņi spēlēt to smago metālu, grupas nosākums ir nezinu, smagie tārpi vai, pilnīgi vienalga kāds ir, kurš metālu nāve. Ja, kurš, tāds vairāk vai mazāk negatīvs nosākums. Mēs esam ļoti pozitīvi cilvēki un mēs gribējām tieši pretēji. Tagadiņās mēs gatavojamies iet studijā un rakstīt jaunu singlu iekšā un tā teikt, pēc ilgākas pauzītes atkal atdzīvoties. Cik es saprotu, tā koncepcija ir tāda, ka sākumā mēs esam sūrie džeki, ja? Rūvē tur lielajām puspiemēktajām acīm, un pēc tam mēs tikai atdzīvojamies vairāk, ka mēs kļūstam vairāk par Laime Pilnīgi, tomēr nevis par, nezinu, kādu grupu. Es nekad nebiju mūžā mālējis acis, es jau nemālēju viņus uzmālēju viņiem, uzmālēju. Tā, nekad nebija staigājis pliku muguru. Īsti ne pašis, tā.
viss materiāls ies novembra Kosmopolitānā. Būs novembra pirmajās dienās nopērkams, redzams žurnālā.